Labdien, Jāni, Uldi, visi pārējie. Es jau ar jums esmu tā uz tu tomēr, un it kā jau šeit man pieteica kā akadēmisku cilvēku, bet, es par mežu ar kaut ko saprotu. Es jums to tūlīt pierādīšu ievadā, lai jūs man vairāk ticat arī pāriem lietām, ko es stāstu. Un tika pieteikti stāsti, man būs veseli 5 stāsti, kuros es ielikšu iekšā tiešām gan nozari, gan arī to, kas ir noticis Kurzemē, iespējas robežās, kā tas ir bijis. Bet vispirms es tiešām nedaudz pateikšu par sevi. Tie, kas nezina, lai jūs saprotiet, kāpēc es uz tām lietām skatos, kā es skatos, un kāpēc es runāšu tā, kā es runāšu. Tas ir diezgan svarīgi jums to saprast. Man pieteica kā vadošs pētnieks, kā zinātnieks, bet jums ir jāzina, ka mana pirmā izglītība ir mūzika. Un joprojām es komponēju, nodarbojos mazliet arī ar džezu, tātad improvizēju. Un tas ir tas, ko es dzīvē esmu paņēmis līdzi, kad es improvizēju. Tāpat kā uzņēmēju darbībā, tu nevari tagad šie 11 gadi, es nedomāju, ka jums bija uzrakstīts plāns 11 gadu, un jūs maucāt, un kā bija sākumā uzrakstīts, tā darījāt. Tā nenotiek, Ik pa laikam vajag improvizēt. To es esmu paņēmis no tā. Savukārt otrs mans dzīves ceļš ir saistīts, tas ir saistīts ar vēsturi, to, ka, manuprāt, man ir šobrīd gandrīz visvairāk dati par to, kas Latvijā kaut kādos pēdējos 150 gados ir noticis, tā kā par to es arī padalīšos ar jums nedaudz ar tiem datiem, kas ir. Bet, un trešā lieta, kas manuprāt arī diezgan svarīga, ir tas, ka es biju gandrīz 10 gadus Vidzemes augstskolas rektors. Tātad vadošā pozīcijā es neesmu tikai teorētiķis. Līdz ar to man ir arī tīri praktiski pieredze, zinu, ko var izdarīt, ko nevar izdarīt, un ko var izdarīt, ja tu piespiedies. Tā ir tā vēl viena lieta. Tās ir manuprāt, tās 3 galvenās dimensijas, kā es uz tām lietām skatos. Kaut kādā veidā caur mākslu, arī no vēstures perspektīvas, bet arī tīri no praktiskām lietām. Un tur varbūt ir tas izaicinājums, un kur es redzu to kopīgu arī ar jums, kā uzņēmējiem, ka man reizēm ir grūti ar augstskolu cilvēkiem komunicēt, jo es tā ļoti praktiski uz lietām skatos. Ja mēs kaut ko darām, tad vajag rezultātu, nevis tikai procesu, un te ir forši un ir procesi. Un kāpēc tas ir? Tas ir tāpēc, ka es dzīvoju laukos, un tāpēc, ka es nodarbojos, viens no maniem hobijiem daudziem ir tas, ka es atjaunoju vecas ēkas. Pirms 3 gadiem šādi izskatījās vecā kūts, kas ir būvēta pirms 102 gadiem, un tā man likās, kaut kādā veidā tomēr tā ēka man pagalma nekopīs, ka vajag bišķi uzlabot. Un tad tā viņa izskatās šajā pavasarī, tas ir 2 gadu laikā, kopā ar 2 draugiem, no kuriem viens ir pensionējies žurnālists, un otrs joprojām praktizējuši televīzijas operators. Trietā es teicu, veči, klau, man tā ēka, sataisam pa brīvdienām. Mēs sataisījām, koka darbus viss es pats veicu. Tā kā līdz ar to, es zinu, kas ir koks. Ne tikai tur, bet arī, te ir vēl tādi pierādījumi, tām visām lietām, kas ir. Var strīdēties, vai vajag egļu zarus dedzināt vai nē, es uzskatu, ka brīžam vajag. Citās vietās varbūt nevajag. Un vietā, protams, bērns jāatstāj, tāpēc, ka mums vajag tagad, vairot visu to daudzveidību dabas, kas ir. Un tas ir tas jaunais projekts, kas ir tie 9 metrus gari baigi, tur, tas ir jumta konstrukcija. Tā kā, to mēs redzēsim. To es jums pēc 3 gadiem rādīšu, es domāju. Bet tagad pa lietu. Tātad, kas ir tās būtībā ne stāsti, bet tādas 5 tēzes, kam es gribu pievērsties un pa ko es gribētu parunāt. Protams, pirmais ir iedzīvotāji. Te jau arī pieminēja, tas ir mūsu galvenais resurs, kas ir mūsu cilvēki kā tādi. Tad otrs ir, kas ir attīstības formula, kā mēs attīstamies, tad ir domāšanas veids, kur investēt, kādā veidā, tad ir, kā mēs dabūjam šo augsto pievienoto vērtību, to, ko mēs šeit redzējām, un kā tas ir gājis vēsturiski. Un tad viena svarīga lieta tiešām ir tā ilgtermiņa domāšanas kultūra. Tās ir tās manas tēmas, kas caurvīja vienu grāmatu, kas šobrīd top, tātad Tirdzniecības rūpniecības kamerai būs 90 gadi, kaut kad vēlā rudenī, un tad es ar kolēģiem esmu apsolījis, ka būs grāmata. Tur būs 10 stāsti. Apsolīts ir, vairs nav variantu, tāpēc mēs to grāmatu rakstam un kaut kādas lietas es te padalīšos. Tā kā, tā. Labi, par iedzīvotājiem. Tā pirmā lieta, ko es gribētu paņemt tādu citātu, kas ir tapis pirms 100 gadiem, kur Marģers Skujnieks, manuprāt, viens no tādiem izcilākiem prātiem latviešu, kas toreiz ir bijis, viņš izteica tādu tēzi, ka ja iedzīvotāju skaits Latvijā būtu attīstījies un situācija vairījusies tāda, kā tas bija līdz Pirmam pasaules karam, tātad ap 2000. Gadu Latvijā būtu 6,6 miljoni iedzīvotāji. Tagad mums šķiet, mums ir mazāk pa 2, liekas, kas tās pa prognozēm, ar ko tas ir saistīts, kādā veidā. Bet tas ir viens no attīstības iespējamiem scenārijiem, kas varēja notikt arī pie mums. Paskatāmies vienkārši, ja mēs salīdzinām dažādas valstis, kāpēc Skujnieks tā uzskatīja, tāpēc, ka, ja mēs paskatāmies kaut kādus, es teiktu 20 gadus, 15 gadus pirms Pirmā pasaules kara, tad mūsu iedzīvotāju skaits bija salīdzināms tajā laikā ar to, kas ir Somija, Dānija, Norvēģija. Tātad Skandināvijas valstīm. Ja mēs paskatāmies mazliet, kā ir attīstījies Skandināvijā iedzīvotāju skaits,
mēs redzam, ka tā trajektorija ir diezgan līdzīga tām, ko Skujnieks paredzēja, bet viņa nav tāda. Ja? Viņa ir atšķirīga tomēr, tāpēc, ka tik strauji vairs cilvēki nevairojās, tur ir imigrācija, viss kaut kas. Un tātad, ja mēs saliekam kopā, tās Skandināvijas valsts izskatās šādi. Viņas iet uz augšu, ja? Diezgan tuvu, ja mēs paskatāmies, ja tā prognoze tiešām līdz kaut kādiem 6 miljoniem, tas ir mūsdienas, ja, kur ir jau dāņi, teiksim, sasnieguši un tas, tā mēs paskatāmies, pieliekam klāt, protams, ir interesanti, kā tad mēs uz tā fona izskatāmies, ja, mēs izskatāmies šādi, ja, tie dzeltenie mēs esam, tad tas ir iedzīvotājs skaistajās 3 Skandināvijas valstīs, ja, un tad tas ir tas, kur mēs esam mazāk, ja. Protams, ir jautājums, kāpēc tas ir noticis, ja. Un, tā nav mūsu vaina. Ja? To es varu jums godīgi pateikt. Ja? Tas nav tāpēc, ka mums vienkārši negribējās vairoties vienā brīdī un vienkārši gribējās mazāk seksa, mums bija vienalga. Nē, vienkārši tur pie vainas bija ģeopolitiski apstākļi, kas bija visā pasaulē. Ja? Un visas nepatikšanas, kas ir bijušas, ja, tās ir notikušas pie mums. Diemžēl pēdējos 100 gados viss, kas ir, tas noticis pie mums. Abi kari, ja, totalitārie režīmi, visi plānveida ekonomika, viss ir noticis. Līdz ar to tas sitiens mums ir bijis, ja, tā tas ir, diemžēl. Ja. Bet tur neko nevar darīt, ja, arī ar tiem 2 miljoniem cilvēku tā pirmā lieta, kas ir, mums jāstrādā ar tiem, kas ir, un tā ir mūsu lielākā vērtība. Par spīti tām, ja, ka mums tagad varēja būt kaut kādi 5 miljoni. Ja mēs pēc Pirmā pasaules kara būtu tikuši ārā no Krievijas impērijas, tā kā Somija, mums stabili būtu 5 miljoni iedzīvotāji. Tur nav nekad jautājumu. Bet, kā ir, tā ir, ja, tāpēc strādājam ar tiem. Kas ir tā attīstības formula? Kā es skatos uz attīstības formulu, tas pats Pirmais pasaules karš, situācija briesmīga. Visi gati ir laimīgi, tāpēc, kad paņem kaut kādas, baļķus, visi pilni šķembām, pilnīgs vaiprāts, Un tā bija tā situācija. Daba ļoti liela daļa no dabas ir izpostīta, infrastruktūra izpostīta, tilti, ceļi, viss pārējais, un ir tukši rūpnīcu korpusi, šāds pats korpus ir, bet iekārtas aizvests projām, tātad, Krievijas impērija viss aizved prom. Ko tad darīt, tāda situācija ir, cilvēki arī palicis mazāk, bet par spīti tām paskatāmies, kā mums attīstījās ekonomika. Tas ir iekšzemes koprodukts. Mēs varam teikt, varbūt ne tik strauji, kā varbūt kā gribētos, bet vienalga mēs no 20. gada līdz 30. gada beigām esam vairāk nekā faktiski sasnieguši ļoti augstu, jau pār pa 2 reizes mēs esam dubultojuši mūsu ekonomiku. Par spīti tam, ka mēs sākām no 0 pozīcijas. Un vēl viena lieta, kas ir jāņem vērā, teiksim, mēs paskatāmies, kā tajos 20. 30. gāja, jāpaskatās, kā gāja kaimiņiem, protams. Te mēs pieliekam klāt Lietuvu, kā izskatījās Lietuva toreiz, Un, ja mēs redzam, tad sākuma posms, mēs uzraujam diezgan līdzīgi, bet tad Lietuvā sabremzējās, protams, viņam ģeopolitiski grūtāk izolācija, tur problēmas ar Poliju, bet mēs redzam, kā mēs attālinamies, ka mēs esam priekšā Lietuvai. Un tas pamatā ir, tas ir iedzīvotāji. Tie ir iedzīvotāji, un tā ir arī izglītības līmenis, kas ir Latvijā atšķirīgs no tā visa. Tas ir tā, visu veidu domāšanas kultūra, kas mūs ar vien vairāk attālina no Lietuvas, un pateicoties, kam arī Kurzemes reģionā visā Latvijā bija arvien vairāk laukstrādnieku un vispār strādnieku no Lietuvas, un tāpat kā no Polijas. Un vēl viena lieta, kas ir jāpaskatās, tad mēs, salīdzinām ekonomiku lielumu, tas uz vienu iedzīvotāju bija. Tad mēs paskatāmies, ka Latvija ir vislielākā ekonomika. Latvija ir lielākā Baltijas ekonomika, viņa pārspēja Lietuvu, un arī pa 30. gadu beigās, ka Lietuva dabūja apakaļ Viļņas apgabalu aizsošajās robežās, Latvijas ekonomika ir lielāka, pat rēķinot nevis uz vienu iedzīvotāju, kas tā produktivitāte, bet visu to kopējo. Paskatāmies, tās mūsdienas tagad, Un te ir tie jautājumi, protams, par ko mums ir jādomā, kad ir par spīti, tam ir uzņēmumi, kas ir attīstījušies, Finieris vai kas, bet paskatīmies, kā tie lietuvieši mums ir aizgājuši garām mūsu IKP uz vienu iedzīvotāju. Faktiski pēc pēdējās krīzes, 8. gads, mēs attālinamies. Un ja tā turpināsies, tad Lietuvas ekonomika drīz būs 2 reizes lielākā Latvijas. Tā kā tas ir tā, kā mēs izskatāmies, teiksim, tās ir tās realitātes. Un tas ir tas, kādas ir ekonomikas lielums, uz iedzīvotāju skaitu, jo Lietuva ir pārvarējusi arī to migrāciju, ka faktiski mums ekonomikas lielums ir ļoti līdzīgs kā pirms iepriekšējās krīzes, 2007. gads, bet, protams, ir daudz ilgspējīgāk. Tur tie uzrautais IKP, tas bija uz spekulācijām, Tagad ir struktūra daudz labāka ekonomikā, daudz vairāk ražošana sabalansēts, bet kopumā mēs esam turpat. Ja tā paskatāmies, cik daudz ir valdībai naudas, cik mēs varam investēt izglītībā, skolās, nauda ir tikpat kā 2007. gadā. Tā kā un Lietuvā mēs redzam, drīz būs 2 reizes vairāk kā mums.
Un kāds ir tas mans secinājums, kur ir tā viena no tām mūsu problēmām, ka, ja mēs abus šos laika posmus salīdzinām, tad izpostīta teritorija bija vieglāk atjaunot nekā cilvēki, kuriem ir domāšanas veids mainīts. Diemžēl tas padomju modelis pie mums, ņemot vērā arī daudz lielāku cilvēku svārs migrāciju, kas ienāca iekšā Latvijā, izgāja tam visam cauri, tas ir viens no tiem kavējušiem faktoriem, kas ir ielicis to visu iekšā. Tā kā, un tāpēc ir tas, ka cilvēki, manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Te var atnākt vētras, sagāst visas mājas vai vienalga vai karš. Atnāk cilvēki, kas māk uzbūvē. Ja tev tie cilvēki nemāk uzbūvēt, tad ir nepatikšanas. Bet kopumā, atgriežoties, jau nav slikti, ja mēs paskatāmies tā kā uz tām Baltijas 3 valstīm 100 gados to IKP, tad tas mēs tā kā tādas 3 māsas, tajos 20, 30 gados tā kā Latvija pa priekšu. Tad ir tas PSRS okupācijas periods, visi iet vienādi, un tur, protams, nekavējuši laiku, tur tas modelis nav ilgspējīgs, jo to produkciju veidā ārā un tas, kaut kādi apjomi tur bija. Tad Igauņi aiziet pa priekšu, teiksim, ziemeļu kaimiņi, tagad ir lietuvieši aizgājuši pa priekšu. Tā kā mēs tā mainamies, pienācis mūsu laiks atkal nostādināt lietas tā kā 20, 30 gados. Ļoti vienkārši, vai ne? Jāpieņem pareizie lēmumi, pēc 10 gadiem būs. Nākamais tātad investīcijas un domāšanas veids. Viena tāda lieta, kam es gribētu pievērst uzmanību, ir daudz runāts un ir arī šķēpi lausts ar vēsturniekiem, ka mēs īstenojam pirms 100 gadiem to agrāro reformu. Ka mēs iedevām ļoti daudziem cilvēkiem it kā salīdzinoši nedaudz zemes, pa 22 hektāriem, bet ja es tagad tā paskatos no tās perspektīvas, kas tad bija tā pievienotā vērtība, tā galvenā pievienotā vērtība, manuprāt, bija tas, ka faktiski mēs radījām milzīgi plašu īpašnieku slāni. Mēs iedevām ļoti daudziem cilvēkiem spēju būt pašiem īpašniekiem. Es teiktu, ideja tā kā bija privatizācijas certifikāti mūsu 90. gados, bet tas nenostrādāja. Tur tas viss aizgāja kaut kā savādāk, kā mēs labi zinām, un atceramies. Bet tobrīd paskatāmies, mums īpašnieku slānis, pateicoties tam, ir lauksaimniecībā, ir tūpi 800,000 cilvēku īpašnieku un ģimenes locekļi. Tas ir tas veids, kā mēs veidojam to uzņēmēju darbības kultūru. Pēc tam, protams, pilnīgi loģiski pie normālas attīstības ļoti dramatiski samazinātos to cilvēku skaits, kas ir lauksaimniecībā un modernizācija bija vajadzīga, bet tad viņi ar šo uzņēmēju kultūru jau, ka viņi saprot, kas notiek, viņi iet iekšā citās nozarēs. Tā kā tas pamats bija ļoti labs tam visam ielikts. Un līdz ar to vēl viena lieta, kas bija ļoti svarīga, kā to īstenot, un tā bija milzīga valsts izšķiršanās 20. gados, kur investēt. Bija 2 varianti, vai būvēt spēkstaciju, tā kā uz ķegumā vai kaut kur. Otrs variants bija guldīt tātad agrārā reformā. Vienīgais resurs, no kurienes varēja dabūt naudu, tie bija meži. Tad agrārā reformā valsts paturēja lielu daļu no mežiem savā īpašumā, un tas, kas notika, ka iedeva šo jaunsaimniecību attīstībai milzīgu naudu. Ja es tagad pārēķinu, tas ir, protams, nosacīti. Ja es pārēķinu to tirgus vērtību, plus mīnus, tie bija 2 miljardi, kas bija toreiz milzīga nauda, 2 miljardi mūsdienu naudā skatoties eiro, ko ielika iekšā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi vienmēr, ja mēs domājam par kaut kādām reformām, ka līdz reformām jānāk investīcijām. Un ja ir lielas investīcijas, tad, protams, tās reformas aiziet tālāk. Un nedaudz par to, kā cilvēki pelnīja un kā dzīvoja. Es ar interesi skatījos tagad, cik finieri pelna cilvēku, un jūs esat uz pareizā ceļa. Tāpēc, ka, ja tagad paskatās, kāds tad ir tas cilvēku, teiksim, atalgojums, ja mēs paskatāmies 38. gads, un man ir 2 kategorijas, kā es salīdzinu algu mūsdienām. Tā ir cilvēks sajūta, kā viņš jūtās ar to atalgojumu, un otra lieta ir, kāda ir reālā pirktspēja. Un tās ir 2 atšķirīgas lietas, tāpēc, ka tā ir pavisam cita sabiedrība. Toreiz cilvēks necepās, ja viņam nav, teiksim, labākais iPhones, vai arī, ka viņš nevar aizbraukt 2 reizes gadā uz siltām zemēm, jo vienkārši tādas lietas nenotika toreiz, un nebija, tā bija pavisam cita kultūra, citas tradīcijas. Bet, ja mēs paskatāmies, cik tad, teiksim, Zāģētavā kvalificēts strādnieks, pelnīja, paskatāmies, 100 lati. Labi, 100 lati, un tāpēc tā atalgojuma emocionālā sajūta, kā es saku, tas ir apmēram 2000 tagad uz rokas. Tas tā, kā jūs rādījāt, jūs baigi forši. Reālā pirktspēja bija mazāk, 1000. Tā kā, cilvēki tagad dzīvo labāk, tie, kas saka, toreiz bija labāk. Jā, toreiz bija labi, jo bija 38. 9. gads, 90% no Eiropas Savienības vidējā līmeņa IKP, 90%. Tagad mums tiecamies pēc 70 un esam priecīgi, bet toreiz bija 90. Līdz ar to tā ir tā emocionālā sajūta cilvēkiem, kā viņi dzīvo, jo nebija tā, ka tepat blakus ir kaimiņu valsts, kur algas ir 2,5 reizes lielākas.
Un cita lieta, teiksim, kāds bija tas balans, ja, piemēram, lauka skolotāja emocionālā sajūta toreiz bija, it kā viņš šobrīd saņem 2900 pēc 3000. Nu, tā bija tā sajūta. Ja? Līdz ar to, nu, tās ir tās lietas, ko mums vajag saprast, ja? Bet es redzu, ja, nu, ka kokapstrādē viss ir ok. Ja? Jūs esat sasnieguši to, pārlauzuši, ja? Nu, skolotāji, nu, laikam nesaņem tos 2900, man liekas vēl. Ja? Tā kā turpat Vanaga nesapņo par to, man liekas. Nu, labi. Labi, jā, nu, lūk, tā kā tas ir. Un, nu, ko tad vienkārši paskatoties, nu, tepat es paskatījos, cik tā kuldīgā te pelnīja Zāģētavā, jā, uz to laiku, nu, apmēram 100 latu mēnesī tas pats arī bija. Kvalificēts cilvēks, un ko tu varēji atļauties par to izdarīt? Nu, lai apmēram saprastu, ja, nu, principā varēja ļoti daudz ko atļauties. Ja, tu varēji ļoti labi dzīvot, dzīvoklis kuldīgā maksāja. Vienistabas īre bija 9 lati, tātad 9% tādā ziņā forši rēķināt no tā 100. Pa 3 istabnieku 20 lati, nu tātad 20% tev aiziet pa dzīvokli, ja, teiksim, tā ir dzīvokļa īre. Nu, matus tu vari griezt katru dienu, ja, pat 2 reizes dienā, ja tev tur šitā nauda pietiek, ja. Nu, principā cilvēks varēja ļoti normāli iztikt, pārtikt, un tā alga bija, nu, gandrīz 2 reizes lielāka nekā lauksaimniecībā. Ja, tā kā nekāda veida interesanti, protams, ir kategorijas, ko mēs nevaram salīdzināt, piemēram, viesnīcu varam salīdzināt, ja paskatāmies, ja tur, ja, ap 1 latu, ja, piemēram, pārgulēšana sienā toreiz bija, nu, tagad tāda vairs kategorija nav, bet varbūt vajag ieviest, ja? Tā kā lūk, arī, nu, pārējās cenas, ja mēs liekam to 1 nulli klāt, nu, viņas ir ļoti salīdzināmas, jā. Tā kā, nu, cilvēki varēja atļauties un normāli par to dzīvot. Nu, lūk, uz augstāk pievienoto vērtību, tas bija jautājums, kas ir šobrīd ļoti aktuāls, un tas ir arī aktuāls jautājums, kas bija toreiz, ja? Ja mēs paskatāmies, nu, ir šie piemēri, ja, ko es skatos tieši no vai finieres vai saplāksnes, kā mēs viņu tagad moderni saucam, ja? Tātad, nu, aviācijas finieris bija ārkārtīgi pieprasīts, īpaši 30. gada beigās, ja? Bet šie bija tomēr arī tajā laikā izteikti izņēmumi, ja? Kad tika ne tikai ražots finieris, ka šeit tika veidotas šīs lidmašīnas, piemēram, nu, kas ir uz ļoti augstu pievienoto vērtību, ja? Ka tu pat veido lidaparātus, ja? Un kādas tādas lietas dara. Tie, protams, vēl tajā laikā bija atsevišķi izņēmumi. Bet tas bija toreiz arī, pa ko cilvēki skatījās un valdībā skatījās, nu, ka pēc iespējas vajag radīt lielāku to pievienoto vērtību. Kā mēs paskatāmies, kas tad bija galvenās eksporta preces, paņēma 39. gadu, nu tur pa gadiem mainījās, ja? Bet mēs redzam, ka tas pats saplāksnes, ja, vai finieri, nu veidoja tanī gadā konkrēti jau 9,2%, ja? Ja mēs tā paskatāmies, nu, uz pievienoto vērtību, viņš izkoda gan to bekonu, ja, gan daudz citas lietas, ja mēs skatāmies. Un arī pēc segmentiem jau toreiz, ja, nu, pietiekoši, es domāju, tā situācija labi, jo eksportētais apaļkoks stipri mazāk, papīra malka mazāk, ja, dēļi, bet toreiz runāja, ko vēl vairāk varētu eksportēt, kādā veidā darīt, ja, bet nu, tas ir, mēs paskatāmies, kādā veidā ir tie salīdzinājumi. Nu, protams, lauksaimniecība, ja, bet arī cūkas, nu, dzīves cūkas eksportē vairāk, ja, nekā bekonu, ja, nu, līdz ar to tur vēl bija ļoti daudz ko darīt, ja, bet nu, mēs bijām uz pareizā ceļa. Tad, kā tad izskatījās reģioni, ja, un te ir ļoti interesanti, ka mēs varam redzēt tomēr, ka nu, Rīga, protams, arī toreiz. Tagad viss saka, nu, Rīga, ja, un viss ir ap Rīgu. Toreiz arī, ja, nu, tie ir 23 gadi, ja, tie cipariņi, tātad tas augšējais cipars ir, tātad kāds ir IKP uz vienu iedzīvotāju pret valsts vidējo. Nu, tātad Rīgai 2 reizes lielāks uz vienu iedzīvotāju, un no pārējiem reģioniem mēs redzam, ka Kurzeme ir vislabākā situācijā. Un tas mans skaidrojums, tāpēc, ka Kurzemē salīdzinoši ar pārējiem ārpus Rīgas bija vairāk ražošana tomēr. Ja? Tomēr vairāk rūpniecība. Vispārējie bija vairāk izteikti lauksaimniecības reģioni, un tāpēc Kurzeme pat Zemgali pārspēja. Ja? Šitie gan ir pārreikināts uz to moderno NAC 3, kas ir reģioniem. Tie nav vēsturiskie reģioni. Bet, nu, Kurzeme ir tas, kur mēs varam salīdzināt gan vēsturisko, gan pārējo. Tātad tam ir milzīga nozīme, ko ražo, kādā veidā ražo. Un vēl viena lieta, protams, kas ir, pa ko ir jādomā, ka, ja mēs salīdzinām mūsdienas, tā zilās ir 23 gadi, un tie sarkanie tie ir vairāk tā kā uz mūsdienām. Nu, mēs redzam, ka tas Rīgas varbūt pašas kā galvaspilsētas ir nedaudz samazinājis, bet kur ir problēma, ka gandrīz visos reģionos, ja, ne tikai cilvēki ir mazāk, kas ir vēl viens faktors, bet izņemot Pierīgu, ir tā starpība ar Rīgu tomēr palielinās. Ja? Un tā ir lieta, par ko ir jādomā. Visbēdīgāk, protams, ir Latgalē, jo tur ir gan mazāks IKP uz iedzīvotāju, gan daudz mazāk iedzīvotāju. Ja? Līdz ar to viņi paši vairs nevar to teritoriju apkopt. Bet tā ir lieta, par ko mums jādomā, reģionālās disproporcijas. Tāpēc šādas rūpnīcas izveida šeit, ja? Tas ir ne tikai jautājums, kur ir taisīt labāk biznesu, bet tā ir tiešām tāda lielāka globāla atbildība nacionāls, pat domājot par nacionālu valsts. Tā kā tas ir ļoti svarīgi un tas ir ļoti labi.
Nu, lūk, nākamā lieta, kas ir laikam man arī tā pēdējā tēze, tas ir par to ilgtermiņu domāšanas kultūru. Nu, tā ir tā lieta, kas man liekas mums Latvijā klibo. Iztrūkst, teiksim, gan ilgtermiņa domāšanas kultūra, gan arī tā domas skaidrība kā tāda. Un es salīdzinu, protams, nevajag teikt, ka toreiz viss bija labi un tagad viss ir slikti, bet es paņēmu vienkārši 38. gada saimniecisko plānu, kā viņu neieviesa, bet tā Ulmaņa valdība mēģināja kaut kā vairāk plānot valsts saimniecību. Nu, tās bija vispārējais tendence. Ārkārtīgi nekorekti mēģināt to salīdzināt ar to, kas notika PSRS pēc tam. Šis ir normāls valsts plāns, tā kā mūsu nacionālās attīstības plāns. Ko un kā mēs darām? Es zinu, ka daži mani kolēģi vēsturnieki šito tur pat izsmējuši ir, bet es viņiem nepiekrītu. Protams, kļūdas, daudzas lietas, kur mēs varam skatīties, bet kopumā ir ļoti skaidrs, ko tie cilvēki gribēja. Ir ļoti skaidrs virsmērķis nodefinēts, es viņu saliku, viņiem bija, man liekas, tā piramīdas domāšana vairāk. Ja ir tautas labklājība, tas ir pilnīgi noformulēts. Tad ir nākamais, kur viņi nebaidās lietas savu, kā viņi saka, sadalīšana. Kas ir galvenās lietas, kā mēs, kur mēs virzām naudu? Tās ir valsts funkcija nodrošināšana, tātad, ko visu dara valsts, krājumu veidošana, tātad tie ir krājumi, teiksim, tas ir tas zelts arī, ko mēs zinām, kas tika uzkrāts, un eksporta atbalsts. Tāpēc, ka caur eksportu toreiz pie tās brīža situācijas tu varēji dabūt vairāk ārvalstu valūtu. Un tas bija tas modelis. Nākamais ir tautsaimniecība. Kas ir tas mugurkauls, kas to visu nodrošina? Tā ir ražošana un pakalpojumi. Ražošanā bija rūpniecība un lauksaimniecība par spīti tām, ka milzīgi teica, ka tikai tā lauksaimniecība rūpniecība bija ielikt vienā kategorijā identiski, bet abas vienlīdz svarīgas. Un tad ir resursi. Tie resursi, kas ir tātad, kas toreiz, kā viņi nodefinēja, daba, darba spēks, ražošanas līdzekļi. Ārkārtīgi skaidrs un pie darba spēka jautājumiem, kas ir saistībā, kā tā veido šo darba spēkus, tā ir skola politika, sociālā politika, dzīvā spēka vairošana. Tad pietiekoši skaidra vīzija, kādā veidā, kur tu to valsti virzi. Un es saprotu, ka tā ir zinām provokācija un ministri jau ir projām, bet es tomēr gribētu salīdzināt to, kāds ir tas mūsu naps, kā izskatās mūsu nacionālās attīstības plāns. Es teikšu godīgi, ka man šeit ir daudz mazāk skaidrs, ko mēs gribam sasniegt. Viss ir pareizi. Bet ja kādam tagad vajadzētu vienkārši izstāstīt, kas ir, tu nevari centrā ielikt, piemēram, ja mēs abus viņus salīdzinām, tu nevari centrā ielikt kā galveno ideju paradumu maiņu ceļš uz attīstību. Tas ir veids, kā tu kaut ko, bet tas ir tas, kas te ir ielikts. Un kā tu vari izskaidrot? Un runājot ar daudziem cilvēkiem, uzņēmējiem, cilvēki saka, ko mēs darām, kas tad ir tā mūsu vīzija? Tur ir ļoti skaidrs augšā uzlikts, tā ir tautas labklājība. Tas ir to, uz ko mēs strādājam. Un tā ir tā problēma, ka te ir tā samudžināts tas viss, un viss ir tā un kas tad tur beigās ir, es tur piedalījos pie tā, tur baigi grūti kaut ko saprast beigās ir, Tā kā, mēs sarežģījām vienkāršas lietas, es teiktu tā, un tā. Pašā noslēgumā, kā tad ir, protams, recepts, es tikko tā kā nokritizēju, ka nav tā ilgtermiņa domāšana, tad es varu izstāstīt savu padomu, savu recepti, kā es to daru, un kā es arī savus bērnus audzinu, un kā es mēģinu viņiem iestāstīt, kādā veidā tas jādara. Tātad 2018. gads, 100 gadu, tātad, Latvijai 100 gadu, vajadzētu kaut kā nosvinēt. Ko mēs izdarām? Mēs zem ozola pie mājas, kas ir, mēs salasam zīles. Cik tur ir zīles, kā jūs domājat? 100, pareizi, Tātad tās ir tātad 18. gada novembrī lasītas zīles, Ko mēs darām tālāk? Salas zīles, cūkām neizbarojam, Iestādījām uz palodzes, izdīga. Tātad tas ir 19. gada pavasaris, tā zīles izskatās 19. gada pavasarī. Labi. Bet to vēl nepietika. Tātad nākamais solis, ko mēs darījām, tas ir šogad, ko mēs izdarījām. Mēs viņus uz brīdi iestādījām mežmalā, tā kā, lai viņi tur ieaugās tie stādi un tā, lielākā daļa ieaugās. Un to, ko mēs izdarījām šogad, mēs piestādījām vienai alejai klāt. Tie stādiņi tagad ir no 18. gada, tagad viņi apmēram 70 centimetri, apmēram šitādi te plus mīnus ir, Bet uzreiz, ko mēs varam saprast? Mēs varam saprast, cik viņi būs lieli pēc 20 gadiem, tīri vizuāli, tāpēc, ka pirms 20 gadiem es iestādīju ozols, 30 ozols uzdāvināju sev 30. dzimšanas dienā. Tā tas bija. Tāda viņa ir tagad. Tātad pēc apmēram tie stādu lielums ir plus mīnus tāds, un tādi tie ozoli būs pēc 20 gadiem. Bet tādi, protams, kā tā ir tajās mūžās, ko baroni stādījuši, tos es neredzēšu, protams. Bet tas ir veids, kā tu ilgtermiņu domāšanu, manuprāt, veicināt. Un to es arī visiem politiķiem saku, ozols vai bērs vai ko, rūpējieties, audzēt, un jūs redzat tos rezultātus, un tas jums ieaudzina pacietību, ka visa dzīve nav tikai viens vēlēšana cikls 4 gadi vai projekta cikls 3 gadi. Dzīvē ir daudz cits foršas lietas. Tā, paldies par uzmanību.